A NATO military jet shot down a suspected Ukrainian drone over Estonia on Tuesday in the latest cross-border drone incident that has caused a political uproar in the Baltic states. Neighboring Baltic state Latvia issued an air threat alert over a possible drone entering its airspace as well, however, later confirmed no evidence of such an incident. The Latvian head of crisis management said Russia has launched a disinformation campaign that suggests Latvia is allowing its airspace to be used for Ukrainian drone strikes against Russia. Ukraine has since blamed Russia for using electronic warfare to redirect its drones into Estonian airspace, saying it exclusively uses Russian airspace to strike military targets inside Russia. Et Eesti ei ole andnud oma õhuruumi kasutamisluba mitte kellelegi peale oma liitlaste ja me ei ole ka ukrainlased seda luba küsinud. Ukraina kaitseminister meie kontaktis vabandas, et selline intsident juhtus. Samas tundis hea meelt, et me oleme selle drooni alla lasknud. Ja mis on ka oluline rõhutada, jätkuvalt kestab. Mums nav apstiprinājuma šobrīd, ka neviens no šiem droniem būtu atradies Latvijas gaisa telpā. Pirmais incidents, kad drons tiek notriekts Igaunijas gaisa telpā, ir ielidojis tur no Krievijas puses. Nav atradies Latvijas gaisa telpā. Un arī otrajā situācijā mums nav nekādu pierādījumu, nec no mūsu sistēmām, nec no sabiedroto sistēmām, ka kāds drons būtu atradies mūsu gaisa telpā. Šobrīd mēs novērojam, ka Krievija ir izvērsusi aktīvu informācijas kampaņu pret Latviju, izplatot apzinātus melus par to, ka Latvija atļauj izmantot savu gaisa telpu Ukrainas bruņoto spēku dronu triecieniem pa Krieviju, un tāpat arī, ka Latvija plāno atļaut izmantot savu teritoriju tieši bezpilota lidaparātu palaišanai no Latvijas teritorijas pa mērķiem Krievijā. Šī ir apzināti nepatiesa informācija. Tas ir turpinājums jau agrāk martā novērotajai informācijas kampaņai, kad Latvija tika apvainota par to, ka Latvija atļauj izmantot savu gaisa telpu Ukrainas droniem. Latvija nav atļāvusi izmantot savu gaisa telpu, nec arī teritorijas Ukrainas bruņotajiem spēkiem savu pašaizsardzības uzdevumu veikšanai.